tie, kas iziet cauri kaut kam tādam, tu nevar neizaugt. Spraužam liels augsts mērķis, ne tikai kaut kādus lokālos savējos, bet skatāmies, kā mēs arī valsti varam attīstīt. Sports ir ļoti būtiska sastāvdaļa jebkuram uzņēmumam. Metas tie pirmsākumi jau bija par to, ka mēs kaut kādā veidā dizainējam arī to cilvēka profilu. Vislabākajām lietām, ko var mācīties tieši no Metas šajos 20 gados, ir īpaši tajos pirmajos, kad nebija liels budžets. Vienmēr es ieteicu arī uzņēmējiem, tie, kas ir ar tādu plašāku skatījumu, viņi pajautā, vai ir nodarbojies ar kādu sporta veidu. Kāpēc? Tāpēc, ka No bērnības līdz pirmam vecumam, kur tas radās un ko tas jums nozīmē? bieži vien vecāki arī prasa, kā mums dabūt patstāvību, kā mums dabūt lielāku atbildību. Mums nav nevienas organizācijas, kur šobrīd tuvotos 100 gadu slieksnim. Un tas ir ļoti, ļoti būtiski, lai mēs nākamajai paudzei atstājam organizāciju, kurā šāda veida vērtības ir kā prioritāte. Ko tu esi sapratis 20 gadus tagad strādājot ar sportistiem? Kas vispār ir tas faktors, kas palīdz izaugt, motivēt tevi iet uz priekšu, neapstāties grūtākos brīžos? Īpaši aktuāli tas ir šajā laikposmā, kur mēs dzīvojam, kur ļoti daudz jauniešu vienkārši nedara neko. Tos uzņēmumus, kurus es zinu, kuri sadarbojās ar Metu, viņi ļoti labprāt ņem un piesaista tos jauniešus pirmajai darba pieredzēji, kur nāk no Metas. Jā. Ikdiena nav tikai par rezultātu laukumā, bet tas ir daudz kas vairāk, kā cilvēku mēs veidojam.